Matemātikā iekavas ir būtisks rīks, kas palīdz mums kontrolēt un norādīt darbību secību skaitliskās izteiksmes aprēķināšanā. Tās ļauj mums grupēt skaitļus un operācijas, lai izteiksme tiktu aprēķināta pareizā secībā. Iekavu izmantošanas saprašana ir svarīga gan vienkāršu, gan sarežģītu matemātisko problēmu risināšanā. Ja mums ir izteiksme A plus B iekavās, un mēs pievienojam zīmi plus priekšā, atverot iekavas, tas nemainīs iekavu iekšienē esošo skaitļu zīmes. Lūk tā. Savukārt, ja mēs tai pašai izteiksmei priekšā pievienojam mīnus zīmi, tad atverot iekavas, iekavu iekšienē esošo skaitļu zīmes mainīsies uz pretējo. Šādi. Apskatīsim šo rūpīgāk. Lūk šematisku piemēru tabulā ar pozitīvo un negatīvo zīmi pirms iekavām. Ja pirms iekavām ir plus zīme, tad iekavas atmetot, iekavās ieslēgtie saskaitāmie zīmes nemaina. Piemēram šādi. Savukārt, ja pirms iekavām ir mīnus zīme, šajā gadījumā iekavu atmešana maina iekavās esošo skaitļu zīmes uz pretējām, šādi. Tagad mēģini patstāvīgi atmest iekavas šīm izteiksmēm un pārbaudi, vai saproti, kā zīmes pirms iekavām ietekmē rezultātu. Labi. Atceries, reizinot divus skaitļus ar atšķirīgām zīmēm, piemēram pozitīvu un negatīvu, rezultāts ir negatīvs, bet reizinot divus negatīvus skaitļus, rezultāts ir pozitīvs. Šīs zināšanas būs noderīgas arī plānojot budžetu vai veicot mērījumus fizikā, kur atšķirīgas zīmes var nozīmēt dažādus virzienus vai stāvokļus.